Šogad sējējam 30 gadi, un mani sauc Valters, esmu sējēja runas vīrs un vēstnesis un apceļošu visu Latviju, lai satiktos ar šīs balvas šī gada pretendentiem. Un lūk arī pirmie nominācijā bioloģiskā saimniecība. Valters, Ieva, Valters, Jānis. vai jūs, saimnieki, abi esat ar mieru parādīt to bioloģisko lauksaimniecību no visiem skatu punktiem? Varbūt arī tur, kur citus neved. jā, Jā? ejam. Ejam! Kaut arī tu, Valter, esi lauku puika un zini un proti dažādus lauku darbus, arī tev Liepsalās būtu par ko pabrīnīties. Tikai dažus kilometrus no galvaspilsētas Dunas, Mārupes pusē, pļavas, lauki, meži un purvs ar zvēriem un putniem. Un rau maza bioloģiska saliņa, es gribēju teikt saimniecība. Redzot koptos ogulājus, avenes, upenes, augļu dārzus, puķes un dabiskās pļavas, dabas gardumu ražotni un allaž viesmīlīgos un smaidīgos saimniekus, liekas, ka šajā saimniecībā viss iet no rokas un te saimnieko krietns ļaužu pulks un problēmu nav. Nekā nebija. Ar visu tiek galā saimnieki Ieva un Jānis Sprižas un viņu 3 bērni, bet problēmas ir, lai tās risinātu. Jo viņu spēka vārdi ir uzticēšanās, ticība, degsme un griba augt. Un kā saka Ieva ar vīru Jāni, viņi saprotās no pusvārda, bet bērni, redzot, kā vecāku sapņi pārtop par reālām lietām, sapņo līdzi un palīdz sapņiem piepildīties. Biozīmola dabas gardumi ar odziņu, jau pazīst pircēji visā Latvijā. Tos var iegādāties tirdziņos, biopreču veikaliņos un vienā otrā topiņā visā Latvijā. Vislabāk jau sazināties ar pašiem dabas gardumu saimniekiem tīmeklī vai atbraukt ciemos. Te var visu apskatīt, piedalīties meistarklasēs un pamēģināt, kā viss top, ogu sezonā ielasīt vēl sev svaigas ogas, bet nesezonā nopirkt saldētas un citus kārumus. Tā. Skaties, mācies un brīnies. Kā nepilnu 5 gadu laikā bioloģiskā saimniecība Rīgas pievārtē var tapt par labāko Latvijā. Nu tagad varētu par to parunāt un kaut ko arī nogaršot. Tas, par ko es pats runājot, vienmēr aizdomājos, bioloģiskā saimniecība, tīra saimniecība, ekosaimniecība, kur es tur tagad saputrojos. Kas īsti jūs esat? Bioloģiskā. Ar visiem papīriem. Tam es visnotaļ ticu, bet šajā namiņā pie jums nāk ciemos skatīties, jūs šeit stāstat, degustācijas notiek, Jā. un paldies par šo saklāto galdu. Jā, mēs esam atvērtā saimniecība un esam ļoti viesmīlīgi. Uz doto brīdi ir gandrīz jau viss līdz rudeni beigām piepildīts. Ir ārzemju viesi, kas brauc ciemos, skolēni ļoti daudz brauc ciemos, mēs stāstam par veselīgu uzturu, dzīvesveidu un tā tālāk. Skolotāji brauc pie mums ciemos. Bet kā jums ģimene ir ar darbu dalījumu? Kas par ko atbild? Es atbildu par tehniku un par lauku darbiem. Viss, kas notiek uz lauka, viss, kas ir vajadzīgs ar tehniku, tas ir uz manā pārciņā. Viss, kas ir ar pārstrādi un ar dokumentāciju un projektu rakstīšanu, tas ir sievas pārziņā. Saimniec lūdzu, Paldies. un tad saimniekam gardumi no pārējiem sējai dalībniekiem. Nu, kaut kā tā. Es vēlu jums visiem degsmi, enerģiju, mīlestību un visi kopā būsim saimnieki savā zemē.